Labdien! Mani sauc Kristīna Kilupa. Esmu Arko Real Estate nekustamo īpašumu aģente. Vēlos jums parādīt šo brīnišķīgo privātmāju Lielā Baltezera krastā. Šī māja atrodas tieši pie ezera uz 2884 kvadrātmetru liela, rūpīgi iekopta zemes gabala. Māja celta uz zemes uzbēruma, lai stipras vētras laikā un paaugstinoties ūdens līmenim, tā tiktu pasargāta no plūdu draudiem. Tā ir būvēta no fiboblokiem un apmesta. Tā ir koka pakešu logi, gāzes apkure, vietējās ūdens apgāde un kanalizācija. No labiekārtotās teritorijas, kurā aug divas senas priedes, ir savu piekļuvi ezeram. Teritoriju nožogo kalta metāla sēta un automātiskie vārti. Māja aprīkot arī ar signalizāciju. Country stilā ieturētas arī mājas durvis. Dosimies iekšā. Funkcionālisma stila ēku ar country elementiem, koka kolonnām, kas balstītas uz laukakmeņiem un ekoloģisko niedru jumtu, 2006. gadā projektējis arhitekts Andris Vītols. 399 kvadrātmetru lielajai ēkai ir divi stāvi. Pirmajā stāvā atrodas dzīvojamā istaba ar plašu stiklojumu un brīnišķīgu skatu uz ezeru. Šī telpa apvienota ar virtuvi un kāpņu halli. No istabas ir izeja uz terasi, kur siltā laikā iespējams atpūsties un baudīt maltīti, vērojot saulrietu virs ezera. Dzīvojamās istabas galvenais interjera akcents ir siena, kas pilnībā veidota no slavenajiem karostes ķieģeļiem un vēsā laikā omulību sniedzošais kamīns. No dzīvojamās zonas nonākam kāpņu hallē, kas ievērības cienīgi pateicoties savam plašumam un augstumam. Turklāt šeit izveidot lielākā Baltijā veluks logu sistēma. Kāpņu halles iespaidīgākais elements ir lielais veidotais gaismeklis, kā arī oriģinālās liektās kāpnes. Blakus kāpņu hallei atrodas rekreācijas zona. Šeit ir baseins ar pretstraumi, turkutvaika pirts un lietus duša. Pirmajā stāvā atrodas arī liela saimniecības un tehniskā telpa, garāža 3 automašīnām, tualete un no pārējās dzīvojamās zonas nodalīts kabinets, kuru var izmantot neatkarīgi no pārējās ēkas, jo arī tam ir savs sanmezgls. Kabinetu ar pārējām telpām vizuāli savieno stiklota siena. Pirmajā stāvā grīdu klāj 3 slāņu ozolkoka dēļu parkets un apsildāmās grīdas vietās, kur ir flīzes. Otrajā stāvā izvietotas 5 guļamistabas. 3 ir bērnu istabas ar garderobēm, un 2 no tām veikta 2 līmeņu izbūve ar kāpnītēm, kuras iespējams izmantot rotaļām vai mācībām. Otrajā stāvā ir 3 vannas istabas, 2 no tām saimnieku un viesu guļamistabās. Visi sanmezgli aprīkot ar kvalitatīvu santehniku. Otrā stāva grīdu visās telpās klāja mīkstais pret alerģijas grīdas segums. Plašāku informāciju jūs iegūsiet mūsu mājaslapā www.arkoreal.lv. Paldies par uzmanību un laipni lūgti apskatīt māju!